bet šī birsta ir pilnīgi jauna. Viņa vēl nav redzējusi nevienu putekli. Ir redzējusi. Ir gan redzējusi. Tā nav redzējusi. O, bērni, skatieties, ka atnāca. Saka, čau, Daniel! Šī putekļu slotiņa no Lifehide vēl putekļus nav redzējusi, tāpēc mēs atļāvāmies viņā ieinstalēt mikrofonu. Tātad, ja es gribēšu pie jums griezties, tad jums būs jārunā. Šitajā iekšā. Nu, lūk, un Lifehide mums ir sagādājis dažādus rīkus, jo mums ir raidījums bijis par talku. Viņa nebija. Es zinu, kas ir talka, bet es aizmirsu. Es zināju, bet aizmirsu. Kā? Tiešām? Tiešām. Tiešām? Tiešām. Tagad saki, ka tu... Eidās man to lupatu sejā. Nu, labi. Darbs rīta kafijas ofisam sagatavot zīmuļus, jo redzi, visi zīmuļi ir nolūzuši, nodiluši. Reku tev ir zīmuļu drāžamais. Ko tu domā par savu darbu? Labi. Kā pienākums mājās parasti ir savākt visas miskastes? Tas ir meiteņu vai vīriešu darbs? Marko? Par nav iespēja atteikties. Šeit tādas iespējas, opcijas nav vispār. Talkā, kas jādara, tas jādara. Un, Marko, lūdzu, ko tu šodien tāds daudzelīgs esi? Tātad tev būs visas miskastes, kas ir atrodams rīt kafija.lv ofisā, būs jāatrod un jāsabar iekšā šitajā. Es gribēju. Ja? Reko no Lifehide ir šāds verķīts, ar ko var logus nomazgāt, varēs salīdzināt, kā tīri šis un kā ar avīzēm var nomazgāt logus. Tātad tu esi atbildīga par stikla galda virsmām. Tā nav stikla. Ir, tur ir. Mēs jau iesim lielajā ofisā. Tātad stikla virsmas. Stikls. O, jā. Elizabete ir atbildīga par akvārija ūdens nomaiņu. Ūdens saduļķojies. Bet viņa apēdīs. Priecīga? Jā! Viņa apēdīs. Tev garšo jēlas zivis? Nē. A suši? Jā. Bet suši ir jēlas zivis? Nē. Tīrāmās lupatiņas. Viena tev, jo tev akvārija tīrīšana diezgan ātri notiks. Tātad šī te skaistā birste, boiga forša. Tu gribi, jā? Nu jā. Paga, tev daudz miskastes būs. Tātad tev sākumā zīmuļi, pēc tam grīdu mazgāšana. Jā. Tīrība, kārtība. Es tev pacelšu. Es taču esmu brigadieris. Visi ķeramies pie darba. Ķeramies pie darba, Marko, pareizi. Aiziet! Kāpēc ir vajadzīga talka? Visi paņem savus lāpstas un grāvekļus. Tas ir darbs? Nu, kā pats grib. Par to maksā? Nē. Man liekas, Kas to organizē? TV3. Nē. Vai arī tu zini tādu nosaukumu vārdu, tādu darbību kā talka? Nē. Nekad neesi dzirdējis, kas ir talka. Un, protams, neesi arī piedalījies tajā, ja? Tu zini, kas ir talka? Jā, mazliet zinu. Pastāst man. Talka ir tāda, kad nepaklausīgie cilvēki, viņiem ir slinkums, nest uz izskatšanu, tad viņi vienkārši izmet mežā, tur mājās. Un tad ir talkas diena, kad cilvēki nāk un satīra tos, bet tie, kuri nenāk, tie ir slinkumi. Un maksā par to, ka talkā piedalās? Mums ne. Tas normāli? Nezinu. Vajadzētu maksāt? Kā tu vispār to uzskati par to maksāšanu bērniem? Nu, redz, tev pat Es gribētu, lai man maksā. Nezinu, kā citi. Bet realitātē nav tik spīdoši, ja? Tu esi kādreiz talkā piedalījušies kādā? Nē. Ja tev aicinātu? Jā. Talkā maksā par to, ka tu strādā? Man liekas, ka nē. Kāpēc? Nē. Tāpēc, ka tu esi labs. Nē. Tāpēc, ka tu esi labs. Man liekas, ka nē.
Tas ir tā kā normāli. Jā, manuprāt, vienkārši tur ej un dari pats sev. Ja būtu talka, es nedotu naudu, tāpēc, jo tu dari un tu to pats sev dari. Piemēram, ja mēs tur nedarītu, tur jau sen ārā būtu kaut kāda komposta kaudze. Ja tev kāds piedāvātu piedalīties talkā, atceries, kas ir talka? Jā. Tu gribētu piedalīties talkā? Vienkārši pusstundu tīrīt un nemaksāt. Tas vienkārši nē. I want to break free. Marko nodarbojās ar miskašu savākšanu. Kā tev iet, Marko? Slikti, nepatīk man miskastes. Nē, pasties, man ir... Nav, divi ir salūzuši atkal brāķīts kaut kāds. Parādi, kā tu to dari, kā tu asini zīmīši. Man ir līdzekli. Es jau iedevu. Nē, pieredās, bet Jums jādalās. Tātad tas ir sarežģīti asināt zīmuļus? Nē, vienkārši. Vienkārši? Jā. Cīmīgi nav jāvelk? Nē. Nē? Viņš nevar nosvarēt rokas. Skaidrs. Un cik reizes ir jāapgriež riņķī? Kāds vairāks, bet neskaiti. Tad tāda nav tā kā formula nekāda, ja kāds jādara. Redzīju, atkal nolūza? Brāķītis kaut kāds, vai ne? Kaut kas laikam šeit ir iekšā. Nu labi, tu cīnies tālāk ar tiem zīmuļiem. Kad tu pabeidzi, tad piesakies, ja? Elizabete pilnā nopietnībā strādā. Kā tev iet, Elizabete? Tu mazgā stiklu akvāriem? Jā, bet tas Kā tu to darīsi? Nezinu, smēlušus mainīt kaut vai. Kur tu liesi? Aha. Nu izskatās, ka tu zini, ko tu dari. Viss kārtībā, ja? Jā. Labi, ejam tālāk. Rek, apskaties. Wow, kāds puteklis. Kā tev patīk putekļu slaucīšana? labi. Es biju mājās lauku putekļus. Tu mājās arī slauki, ja? Forši. Es mammai palīdzu. Tev nešķiet dīvaini, ka es tev intervēju ar šo putekļu slotiņu? Jā, kāpēc tu varēja... Es nezinu. Viss kārtībā. Strādā, lai tev veicās darbos. Tā, Marko, reku, producentes Lauras Blumbergas. Vēl kārtīgi, reku, tur palika tejas maisiņš. Tev tiešām tik ļoti nepatīk vākt miskast? Nepatīk. Ko tu labāk gribētu darīt? Nezinu, to, ko Nikola dara. Ko Nikola dara? Mazgāšu to stiklus. Tev patīk stiklus mazgāt? Jā. Nu, tad tu savāks visas miskastes, tad tu varēsi arī stiklus palīdzēt mazgāt. Elizabete noķēra uz zivi. Kāds tīrs! Nevar notīrīt. Kas tur ir? Tur jākasa nostīrēt. Tu mēģināji ar kaut kādiem instrumentiem? Nē. Tu tikai ar avīzi? Es ar nagu reku. Bet tik un tā kopumā ļoti tīrs. Bet zini kā tu... Ja skatās no šajienes, tur ir tādi, tā kā violets. Ļoti apstēs. Smuki. Tas nozīmē, ka ļoti tīrs. Tev patīk kārtot? Nē. Kam patīk? Mums šodien bija talka, vai ne bērni? Jā. Kas tev bija jādara? Man bija jāsina zīmuļi un jātīra grīda. Patika darbiņš? Jā. Superīgi. Kas tev bija jādara?
Man bija ar luptām jānoslauka putekļi. Patika darbiņš? Jā. Superīgi. Tev kas bija jādara? Man bija jānotīrā stikla galdi. Patika darbiņš? Normāli. Elizabete? Man bija jātīrā akvārijas, bet vienkārši salēju ūdeni. Ļoti labi. Zivtiņas dzīves? Jā. Kas ir mūsu draugi? Coffee Tower, Life Height. Rīta kafija.lv. Jā, pareizi. Malači. Ļoti labi. Un pēc kārtīgām talkām brigadierim, tas, kas biju es šoreiz, brigadieris, pienākums ir savus palīgus atalgot. Jā. Bet talkās nav pieņemts maksāt par to, ka ir palīdzība, bet pabarot, padzirdīt un visādi citādi darīt laimīgus savus tautsniekus. Tāpēc bērni, Coffee Tower jums uzsauc kakao! Lūdzu! Kakao! Ballīt var sākties! Atā! Atā.